Labdien, un šodien es gribu pastāstīt par jaunu instrumentu Power BI saimē, ko Microsofts piedāvā priekš Office 365, un tas ir šādi te dashboardi. Ja, kopumā Microsofts plāno piedāvāt 3 produktus, sākot no 2. ceturkšņa. Mēs varam redzēt, tas ir Power BI Designers, kas ļauj mums veidot atskaites uz mūsu datora, un Analysis Services Connectors, ja, datu iegūšanai no SQL Server Analysis Services. Bet paskatīsimies uz šo dashboardu. Pirmkārt jau mēs redzam, ka beidzot ir iespēja veidot tādus tiešā vārdu nozīmēt dashboardus, un šeit mēs redzam, cik vienkārši ir pārvietot dažādus šī te dashboarda elementus un sakombinēt šo dashboardu tā, kā mums vajag. Ja, viņi ļoti ērti mainās. Ja, mēs uzbūvējam šo te dashboardu, nospiežot uz cipariņu, atverās atskaite, ja šis cipars nāk no atskaites. Ja, no attiecīgi mums šeit arī viss strādā, tā kā mēs esam pieraduši nospiežot šo daļu no atskaites, viss ir interaktīvs, tā kā Power View, mēs redzam, kā mainās šie dati un strādā filtri. Papildus mēs redzam, kad ir šī te Q&A sadaļa, ja, respektīvi šis cipariņš nāk no tā, ka mēs pajautājām, izmantojot Q&A funkcionalitāti, jautājumu, ja, un šo te jautājumu mēs varam uzdot uzreiz, piemēram, this year sales, ja, un uzreiz man izdot šo te rezultātu. Ja, tas ir tas veids, kā es varu būvēt šos te dashboardus, un es arī, piemēram, uzbūvēju vienu dashboardu, kas ir uzbūvēts no datiem par Facebooku. Ja, es paņēmu Facebook savu draugu, pieslēdzos viens no konektoriem Facebook konektors, ar kuru es varēju atlasīt, piemēram, savu draugu dzimumu un viņu citus datus, kurus es te vienkārši nerādu, un, piemēram, es atlasīju filmas, ko viņi skatās. Un to es izdarīju ar šo te rīku, kas ir BI Designers, ja, es leju pielādēju šo te rīku, ja, ieguvu, varu parādīt no kādiem dažādiem avotiem, es varu no Excel failu, no datubāzes, un tai skaita no Azure, un tai skaitā no Facebook. Ja. Es pieslēdzos Facebookam, atlasīju datus, un šeit tā kā Power View, ja, ar queries es atlasīju datus, un uzbūvēju šo te reportu, kur es redzu, es varu atlasīt, piemēram, filmas pēc dzimuma. Es redzu, ka pirmajā vietā ir Inception, Day After Tomorrow, Lord of Rings, Matrica, Avatars, tās pirmajās vietās, bet, piemēram, nospiežot šo te sadalījumu pa dzimumiem, man atjaunojās šis te grafiks, viņš ielādē tos datus, kas ir atbilstoši. Mēs redzam, ka sievietes skatās Lord of the Rings, man nezinām filmu Into the Wild, ja, un attiecīgi vīrieši skatās citas filmas. Un šo failu es vienkārši saglabāju save as, un augšu pielādēju šajā te dashboardā, un es redzu šos te pašus grafiku, šo te pašu grafiku arī web vidē. Tādā veidā es varu uz datoru uztaisīt šos te grafikus, kādus man vajag, un parādīt tos arī gan dashboard veidā, arī viss ir maināms, gan dashboard veidā, gan arī šajā te report veidā. Pamēģināsim uztaisīt vienu tādu papildus grafiku, bet to tad es parādīšu nākamajā video.